Bībele nav mīts, ir atsauliecinieki Kristus augšām celšanās no miroņiem. No jaunās derības pirmajām lapusēm Bībelē ir aprakstīta visa Jēzus Kristus ģeoloģija no Ābrahāma. Tātad visas paaudzes no Ābrahama līdz Dāvidam ir 14 paaudzes, un no Dāvida līdz migrācijai uz Babilonu 14 paaudzes, no migrācijas uz Babilonu līdz Kristum 14 paaudzes. Visus Jēzus Kristus notikumus un vārdus ir pierakstījuši apustuļi, kas ir šo notikumu atsliedzīgi. Apustulis Pēters raksta, jo mēs jums darījām zinām mūsu kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, nevis sekojot viltīgi augstām teikām, bet būdami viņa varenības atsliedzniekiem. Apustuļi redzēja brīnumus, un ko pats Dievs veica Jēzus Kristus izskatā. Viņi ir liecinieki tam, ka Mūzes un Elija nāca pie Jēzus un salīdzināja viņi ar atsliecnieku Kristus augšām celšanās no mirušajiem jaunā miesā. Jēzus Kristus sauc par uzticamu un pateico liecinieku. Tas bija Kristus, kas mums stāstīja par nemirstību, pret debesu un ēlas realitātes. Jēzus bija ellē, šeit liecinieks, kurš atgriezās no pazemes dzīves mūžīgās dzīvības jautājumos. Mēs pilnībā paļāvāmies uz Jēzu Kristu. Viņš ir augšām cēlies, un to apliecina atsauliecinieki. 500 cilvēki redzēja Kristus augšām celšanos jaunā miesā. Katru vārdu, kas ierakstīts svētos rakstos, apstiprina atsauliecinieki, un tāpēc tas ir fakts. Bībele nav mīts, mīta un patiesība divi pretestie apustuļiem, līdz ar to arī pašam Dievam, kas ir patiesais svēto rakstu autors. Bībele precīzi ir katrā vēstulē. Katrs no jums vajadzētu viņa diženībā atslieciniekiem tā, kā pārvietot līdz šim Dieva plānam, ko Dievs ir pats cēlējis kopš radīšanās, pievienojies baznīcai, pieņemiet apustuļu mācību un palieciet tajā. Aicina pievienoties tiešsaites Bībeles studijām, konferences svētdienās, lai saņemtu svētā gara spēku, kļūtu par godības atsliecinieku un netērētu savu dzīvi. Rakstiet man, lai Dievs jūs svētī. Āmen.